Es zinu piramīdas būvēšanas noslēpumu. Vārdi, kuri pieder latvietim, kurš uzbūvēja 8. pasaules brīnumu. Edvards Līdzkalniņš. Viņš dzīmis Latvijā 1887. gadā. Nelielā augumā, tievs, ar ļoti vāju veselību. Jaunībā viņš pameta Latviju. Viņš aizbrauca uz ASV, un Florīda nopirka nelielu zemes gabaliņu, kur sāka būvēt savu galveno radījumu – Korāļu pili. Milzīgi akmens bluķi, daži no tiem svēra 10 tonnu. Un pats pārsteidzošākais, ka to visu viņš darīja viens. Viņš strādāja tā, lai viņu neviens neredzētu. Parasti tas bija naktī. Bez celtņiem, bez tehnikas, bez palīgiem. Līdz pat šodienai nav precīza skaidrojuma, kā tas varētu fiziski būt iespējams. Visinteresantākais notika 1936. gadā. Blakus viņas zemes gabalam gribēja celt daudzstāvīgu ēku, un Līdzkalniņš nolēma neatstāt pili tur. Viņš nopirka jaunu zemes gabalu Hamstedā un sāka visu būvi pārvietot uz turieni. Viņš noērēja kravas automašīnu un pilnībā pārveda visu pili uz turieni. Un pēc vadītāja vārdiem Līdzkalniņš dažreiz prasīja viņu uz brīdi aiziet. Un kad tās atgriežas, visa izkraušana un iekraušana bija pabeigta. Un atkal neviens neko nebija redzējis, kā viņš to izdarīja viens. Līdz pat mūža beigām viņš uz visiem jautājumiem atbildēja vienādi.